Man vispār liekas, ka tas ir interesantākais, kas manā dzīvē ir bijis, tas bijis kinostudijā darbs, montāžā. Viņš ir interesants, radošs, tu pats var kaut ko, teiksim, izdomāt kādu veidu, jo var jau visādi izmontēt, vienu to pašu sižetu jau var dažādi, taču tomēr ir samontēt. Vai tur vienu kadru likt tā, vai garāk, vai īsāk, vai atkal ritmu veidot. Tas viss tā vienkārši interesanti ļoti. Visvērtīgākais, es domāju, ir tas, ja ar montāžas palīdzību var parādīt vislabākā veidā aktierus, kā viņi tēlo. Jo ir jau, katram kaut ko ir tāds sīkmiņš, vai neko tur būtu nogriez un paliek labāk, teiksim, tas kadrs, ja to neparāda kādu vietiņu nekā. Un montāžas pienākums, es domāju, ir tas, ka, ja viņš parāda aktieru vislabāk, kāds nu viņš ir, tad arī filmas veidojās pēc iespējas labāk. Skolotāji, Jā? Pastāstiet, kas ir mīlestība? Mīlestība? Kā to sacīt? Mīlestība ir kā tāda liela māja. Atšķiro vajadzīgo to dubli, kad režisors ir noteicis kuru, vai ne, tad galdam tādu plauktiņu ar stiklu, tur elektrība deg, un tur viss redzam tie kadriņi, viss, vai ne, un noliek visu viņus tādā secībā, kā viņi būs tur jāmontē. Un tad ņem pirmo kadru ņem, vai ne, un lasa scenāriju, pēc scenārija apmēram jau ir noteikts, kādā veidā tur jāmontē ir. Un tad ņem to kadru, skatās, mums montāžas galdā vēlāk bija ekrāns, ieliek pats sēžvani, bet ieliek ekrānu to filmu un skatās, kurā vietā viņi jānogriež.
montāžu var ietekmēt noskaņu, ritmi, kā publika uztver to filmu. Bet tas viss, montāžas darbs ir viss saistīts ar režisoru, jo režisors, kas skatās, vai ne, montažoru darbu, viņš jau ir galvenais noteicējs, viņš skatās un nosaka. Un jūs tur vēl ilgi stāvēsiet? Nē, es iešu tur, lejā, pie vecajām kurpēm. Beidziet! Tūlīt es beigšu. Režisori pie galda tā nenāca klāt un nerādīja pirkstu, pat te tu griez, un te tu montē un tā. Tā vienkārši vienmēr uzcies. Tas jau atkarīgs arī no režisora. Ir tā režisori, kam pašiem patīk ļoti arī tieši montāžu, sēdēt pie montāžu galda un montēt. Kas labs aktieris? Es domāju, tas, kas spēj izjust to, kas viņa varonim jāpārdzīvo, ja viņš spēj izjust. Man patīk ļoti Pāvils. Paklausies, Oskar! Mums izbeidzās sausis. Bet scenārija norādīts, vai ne? Kad koplānā aktieris runā to un to, tad pāriet vai uz vidusplānu vai uz tūplānu, kā tur paredzēts pēc scenārija ir. Un tad attiecīgā vietā nogriež, un tas skatās atkal nākošā kadru, kas tur paredzēts. Būs jāliek ir kadrs. To atkal skat, kurā vietā tur vajag griezt, un, teiksim, uz kustību jāproti, teiksim, ja tur aktieris kaut kā kustās tā, ja tu turpinās nākušā kadrā, tā attiecīgi jāmāk nogriezt tā pareizi, lai uzreiz nesaraustās kadrs vai... Un tā pamazām viss viņš pēc scenārijas, skatoties pēc scenārija, viņš samontē tos kadrus. Nenāc! Edgar, nenāc! Edgar! Man bail no tevis. Ko tu gribi? Ko tu gribi? Kāpēc tu nāci? Diezgan no manis esi bēgusi. Tagad vairs neizbēgsi! Kliedz! 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 Dzirdēt! Edgar, laid! Edgar! Edgar! Gadā es beidzu ģimnāziju un tūlīt iestājos augstskolā. Te es nostudēju 1 gadu, tad ienāca bolševiki, tad nāca kaut fašisti iekšā. Un tad man pietika. Es domāju, es vēsturi studēju, tas nozīmē, ka es studēju visu laiku uz atpakaļ. Tie, kas tik nāca iekšā, tie neatzina, ko esmu mācījusies iepriekš. Un, kad es iedomājos, ja man vēl vajadzēs būt par skolotāju un bērniem stāstīt katru gadu kaut ko citu, es vienkārši
aizgāju no augstskolas, sāku strādāt kinostudijā. Tā bija no sākuma kino kronika. Man tur pieņēma par filmu arhīvu pārzini. Bet tā kā tur tieši speciāli montāžas ceks, tāds pozitīvi montāžas ceks nebija, tad es strādāju arī pozitīvi montāžā. Nu, saprotams, es jau nepratu nekādu darbu. Un pirmais mans skolotājs bija kinooperators Laimons Gaigals. Viņš man mācīja visu, kā tur filmas jālīmē un kas jādara un visu. Un tā es pamazām kļūstu par montažisti. Un tā jau drīz, es vairs neatceros, pēc kāda gadu vai kā, kronika apvienojās ar mākslas filmu. Režisors operators Laimonis Gaigals pats uzņem Daugavas aizprosošanas darbus savam aprakstam Daugavas leģenda. Ja kronikas operatoriem jāatradinās no vārdiem nevaru, bail, nav iespējams. Kā lai citādāk uzņem pludinātāju sacensības tepat mūsu Juglas kanālā. Par režisora Gunāra Pieša labo gaumi liecina... Nu, bet tas taču nevar citiem inicēt. Piemēram, mums bija tāds ieradums, kad visu grupu turējās tā kā liela ģimene, vai ne? Un kādam bija dzimšana vai vārdiena, ka visu kopā svētījām. Kā liela ģimene, vai ne? Kronikas ikdiena. Tāda viņa mums liekas pašiem. Mūžīgā steiga. Un nav arī brīnums. Caurmērā ik pēc 3 dienām kronikas ļaudis nodod ekrānām viendaļīgu žurnālu vai aprakstu. Nostrādāju ar daudziem režisoriem. Mākslas filmā Leonīda Liemaņa filmas, laikam, es jau vismaz neatceros, ko esmu strādājis tik daudz. Viņa filmas visas gandrīz montēja. Tad Aleksandra Liemaņa filmas. Tad vēl Brenča filmas, liekas. Jā, un Rolanda Kalniņa to. Es visu atceros Ričārdu. Tā bija priekšgrupas, tas bija ļoti smags laiks. Mēs visi tā dzīvojam līdzi un uztraucamies, jo mums jau nelaid to filmu izlaist. Liekas, kad par to filmu cīnījās kādi 10 gadi, kamēr viņi nonāca uz ekrāna. Tā kā mēs visi bijām tā kā viena liela kopīga ģimene, kas ļoti jutām līdzi režisoram. Kinomontāžu. Ar kinomontāžu var ritmu filmai iedot. Pēc iespējas ir jājūt montoram, tad pareizs ritms kāds katram, pat katrai epizodei kādai, kā jābūt, ir kādam ritmam ir jābūt. Ko lai vēl saku? Mūzika taču nāk klāt un viss tie pārējais, kas tur visi, zinām, dažādi rokšņi, viss, kas tur viss jāmontē ir. Tā kā montāža ļoti interesanta lieta. Katram plānam jau ir savs uzdevums, ko plāns vispār, teiksim, parāda visu to atmosfēru vai kā, bet tieši pārdzīvojums, kādas izjūt
aktieris, ko viņš tēlo, tas cilvēks, to lomu, ko viņš tēlo, to jau tik tūplānā parasti parāda. Redzi, kāds tu esi. Tu ciemā visu sakaitini un man tu sāpini. Tas bodnieks dēlīši apmūs vēl, ja viņš mazāksies ap mūsu māju. Ap mūsu? Ar visām filmām es tā aizrāvos tā kā. Mans rekords filmām vienreiz bija 36 stundas pēc kārtas. Neaizgāju no filmu, no montāžas ārā. Toreiz filma bija, kaut kas pie filmēšanas bija aparatūrā sabojājies un sinhrona kadri, aktieru sinhrona runa, ka attīstīja materiālu un nokapa izrādās nav sinhronā. Sarkan lakat nevienam nav būs jāņem krekls. Nu, kas dos kreklu karogam? Tornis H8. Šahs. Pagaidi, es ņēmu atpakaļ. Kapteini, es jums atnesu strāļas zīmējumu. Kapteini, Jā. kā jūs domājat, kur šeit varētu būt kļūda? Kļūda ir tā, ka jūs esat uz kuģa. Ir doma. Bet vai jūs zināt, cik daudz pūļu ir ielikuši ļauts, lai šo tralli pagatavotu? Man parasti ar režisoriem bija ļoti labas attiecības, jo viņi man uzticējās. Viņi ļāva man pilnīgi patstāvīgi montēt un atnāca tikai montāžu, pastījās, kad ir gatavs, kā es tur esmu iztaisījis. Kas viņam kaut kas interesē, vēl kaut kas vai savādāk, to viņi pasacīja man, bet tā viņi pilnīgi man uzstājās un ļāva vienai pašai strādāt. Tā kā man pie visiem bija patīkami strādāt tādā ziņā. Tādā vētrā putni glābjas augstu gaisā, virs mākoņiem. Neskaties mākoņos, bet kompasā. Trokšņus montē speciāli. Ir montažisti, kas montē trokšņus, kad filma ir samontēta. Tad vien montažisti montē trokšņus speciāli. Tā kā darba pietiek visiem tur.
tas materiāls ir taču, nu, grūtā pateikt, kadru ziņā kādu 5 reizes garāks, jo apmēram jau kādu 3, 4, 5, kā nu tie kadri tiek filmēti katram. Un izvēlās tik vienu kadru un to pašu vēl īsina un griež, jo viņi kombinē ar nākošākā kopā. Jo katrā kadrā, teiksim, ja koplānā, un tālāk vidusplānā ir tas pats runāts, vismaz sākums, teiksim, tas pats, kas tur koplānā jau varbūt beigās ir runāts, un tad kombinē viņš, kuru tekstu tur ņem no tā koplāna, kur no tā vidusplāna un tā. Tā kā tur ļoti daudz metrāžu ir, kur aiziet pēc tam. Man viss tās filmas, tās labākās, ko es montēju, viss tādas izliekas mīļas, labas. Nu, tādas fantastiskas, teiksim, tās muzikālās filmas ir tādas. Atpūtai jautrāks, teiksim, vēl kalpani, un viss tur mūzika ir un fantāzija, viss kas tāds. Bet tas jau maz, tāds lielākoties jau dzīve ir nopietna. Un filmas ar man daudz ļoti nopietnas ir bijuši. Kinofilmās, ka viņus uzņem, vajag būt ļoti labā sajūtai, ka tas ir it kā viņš ir uz mūžīgiem laikiem tā filma, teiksim, varbūt, vai ne? Teātri izrāda, viņa ir nospēlē, viņa vairāk nav, bet kino tas paliek. Kino. Tā ir reizē fantāzija un reizē dzīve. Dzīve kādreiz ir cīņa, ka jācīnās cilvēkam par daudz ko. Un fantāzija. Fantāzija tas skaistums tas ir. Ūdeņi man nomierina. Vienalga, kāds man būtu karstāvoklis. Cik slikts man nemierīgs, ka es aizēju pie ūdeņiem, ja man paliek labi. Un tāpēc es domāju, es esmu tik vecs, ka es drīz aizmirsīšu, kas es esmu, kā man sauc. Un tad es aiziešu pie ūdeņiem un vairs neatgriezīšos.